Un es vēlos arī ne tikai, teiksim, pareizās atbildes uz jautājumiem pateikt, ja, bet es vēlos arī tā kā paskaidrot drusciņu, ja, to, teiksim, katru pareizo atbildi, kāpēc tas ir tā, nevis savādāk, ja. Jā, uz ļoti daudziem jautājumiem jūs visi atbildējāt pareizi, tas ir kolosāli, bet bija arī daži klupšanas akmeņi, ja. Bet nu šādi pamazām iesim cauri visiem jautājumiem, es atbildēšu, ja, pastāstīšu sīkāk, ja, un līdz ar to arī jūs sapratīsiet varbūt vairāk, teiksim, uzzināsiet vairāk, ja, kāpēc tas ir tā, nevis savādāk, ja. Un ņemsim pamazītiņām, ja, šodien paņemsim pirmo jautājumu, tātad. Pirmais jautājums, cik procenti no vesela pieauguša cilvēka ķermeņa sastāva ir ūdens, tātad. Atbilžu varianti bija līdz 50%, līdz 60%, 70 līdz 75% un 80 līdz 90%. Un pareizā atbilde vesela pieauguša cilvēka organismā ir 70 līdz 75% ūdens. Jā. Respektīvi, tad, kad bērniņš piedzimst, jaundzimušais, jā, viņam pat 90% ūdens, jo viņš ir 9 mēnešus pavadījis ūdenī. Jā. Un pēc tam, tad, kad viņš jau piedzimst, viņam parādās jau tādas miesas, ja? Kāpēc kādreiz, piemēram, tas ir tagad jau ātri iet raugos, jā, iet ātri apskatīt bērniņu, bet kādreiz līdz 3 mēnešu vecumam tā kā neļāva iet raugos, jā, bērniņu apskatīt, tāpēc, ka bērniņš vēl bija tāds, nebija vēl līdz galam, teiksim, gatavs, ja, varētu tā teikt, ja. Viņš bija tāds, vēl pajēls, ja. Un tad viņam, pēc 3 mēnešiem viņam veidojās tā miesās, jau pieņēmās bērniņš, ja. Un tad arī mainījās tas ūdens sastāvs, ja, jau palika arī tā kā cilvēkiem, ja 70%. Tāpat arī, teiksim, ir vecāka gadagājuma cilvēki, ja, kam ir mazākā 70, ir jau 60% ūdens, ja. Tur ir vairāki varianti, kāpēc tas tā notiek, ja. Teiksim, ir variants tāds, kad cilvēkam, varbūt viņam ir, teiksim, jau grūtības kustēties, ja, un viņš, lai nesteigātu biežāk pačurāt, ja, viņš mazāk dzer ūdeni, ja. Taču tā ir kļūda, jo tas arī noved tālāk pie šī dehidratācijas, ja, un no dehidratācijas jau veidojās kaut kādi veselības traucējumi, ja. Tāpat arī viens variants ir tāds, ka cilvēks dzer ūdeni, un viņam tāda kā nelaba dūša ir no tā ūdens. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, principā cilvēkam organismā jābūt sārmainai videi, ja, un tad, kad cilvēkam nav šī sārmainā vide, viņa ar laiku piesārņojas, ja, mēs elpojam kādu gaisu, ja, mēs ēdam kādu pārtiku, mēs dzeram kādu ūdeni, ja, no visa kā piesārņojas, tāpat tās medikamenti sāk lietoties, ja, ar gadiem cilvēkiem, ja, un cilvēkam iekšā parādās dažādi traucējumi, ja, piemēram, toksīni parādās, ja. Un tad, kad cilvēks dzer sārmainu ūdeni, toksīni sāk pretenzijas celt. Viņiem nepatīk, viņiem patīk tajā skābajā vidē dzīvot, jā. Un tāpēc viņi sāk pretenzijas celt un viņi sāk protestēt, jā. Tāpēc viņiem tur iekšā sāk kustēties un viņiem parādās nērtības un parādās tāda tā kā nelaba dūša, jā, cilvēkam, kad iedzer ūdeni. No tā nevajag baidīties. Vienkārši dzert mazākiem malciņiem, ja, dzert biežāk, jo tas pāries. Jo tad, kad veidosies šī sārmainā vide, tad cilvēkam šie toksīni, šie iemītnieki, kas tur dzīvo iekšā, kuriem tur nevajadzētu tik daudziem dzīvot iekšā, ja, viņiem paliek nērta šī dzīves vieta un viņi sāk meklēt izeju. Viņi vienkārši iet ārā, iet projām. Ja. Tāpēc nevajag nobīties no tā, ja. Ir dažādi varianti, kāpēc mazāk, teiksim, cilvēki sāk dzert. Reizēm ir tā, ka cilvēks vienkārši viņš varbūt tālākā ceļā brauc, ja, un cilvēks domā, es nedzeršu ūdeni tagad, ja. Un viņam arī jau iestājas dehidratācija, ja. Un cilvēkam jau organisms jau pēc tam parāda kaut ko tādu, kad nogurums vai kaut kas tam līdzīgs, ja, parādās.
trūkst ūdens, ja. Tāpēc ūdenim ir jābūt 70–75% un jābūt ir sārmainam ūdenim, jādzer ir dzīvais ūdens, ja, jo dzīvo ūdeni tikai pieņem mūsu šūnas, ja, viņas tikai atpazīst to dzīvo ūdeni, ja. Savādāk, ja nedzīvo ūdeni dzer, viņš vienkārši mēs iedzeram un viņš iztek cauri, viņš nekā neizdara. Bet, ko viņam vajag? Viņam vajag mūsu šūnu padzertīt, nomazgāt, ja, un aizvākt no viņas vielmaiņas gala produktus, ja. Tas šoreiz par ūdeni, par pirmo jautājumu.